Šāds un līdzīgs paziņojums netik sen ir izteikts arī Vācijas aizsardzības ministrs Pistorius, par to ir runājusi arī Igaunieta Kaja Kallas Eiropas Savienības vārdā. Tātad, principā, šis te moments tiek visu laiku uzturēts, kā tuvāko 4-5 gadu laikā, vai tas ir 28., vai 29., vai 30. gads. Tātad Eiropai draud pilna mēroga karš, varam minēt 3 reizes ar ko, protams, Krievijas federācija. Ir mums priekšā 4 gadi Donalda Trumpa prezidentūras, un, kā es jau minēju, domāju, ka viņš izdarīs visu, lai šāda kara nebūtu. Tas nozīmē to, manuprāt, ka viņš pirmkārt runās viens pret vienu ar Krievijas prezidentu Putinu. Tātad viņš neieslēgs šajās sarunās nekādu Ukrainu, nekādu Eiropas Savienību, nekādu von der Leyen un nevienu citu. Dārgie kolēģi, mēs nevaram izvairīties no šī temata aiz tā vienkārši iemesla, kā laiku pa laikam augstas NATO un Eiropas Savienības amatpersonas attiecīgi runā par šo tematu. Un tas, protams, vistiešākā veidā skar Latvijas Republikas nacionālo drošību. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Šodien atkal ļoti nopietnas temats, ko es gribētu tev apspriest, un principā šī te raidījuma būtība ir tāda, vai draud NATO Krievijas federācijas karš tuvākajos 4-5 gados. Kāpēc šo jautājumu uzdodu? Tāpēc, ka NATO ģenerāls sekretārs Rūte nemaz netik sen, 15. janvārī, jau šī gada 15. janvārī, Briselē, NATO militārās komitejas sēdē. Tāds vienkārši atgādināšu, ka NATO militārā komiteja tā ir organizācija un institūcija, kurā ietilpst visu NATO valstu bruņoto spēku komandieri. Tātad šajā te sajietā NATO ģenerāls sekretārs praktiski izteica tādu ideju, ka NATO Eiropa ir palikuši 4-5 gadi līdz pilna mēroga karam Eiropā. Tātad šo pašu ideju vai šāds un līdzīgs paziņojums netik sen ir izteikts arī Vācijas aizsardzības ministrs Pistorius, par to ir runājusi arī Igaunieta Kaja Kallas Eiropas Savienības vārdā. Tātad, principā, šis te moments tiek visu laiku uzturēts, kā tuvāko 4-5 gadu laikā, vai tas ir 28., vai 29., vai 30. gads. Tātad Eiropai draud pilna mēroga karš, varam minēt 3 reizes ar ko, protams, Krievijas federācija un Baltkrieviju. Tātad, mēs redzam, ka šīs runas par konfliktu turpinās. Tad, ko Rūte piedāvā? Viņš piedāvā jau iepriekš, ka pirmkārt ir jābūt daudz lielākam finansējumam NATO dalību valstīm. Tagadējais ASV prezidents Donalds Trumps jau ir praktiski pieprasījis, ka ir jābūt 5% no iekšzemes koprodukta visām NATO dalību valstīm. Mēs zinām, ka daudzām pat nav 2%. Daudzām pat nav 2% no iekšzemes koprodukta. Un principā jāsaprot viena lieta, ka arī to, ko Rūte teica, tad viņš tā kā gribētu roku pastiept pensiju fondos, sociālajos dažādos fondos, respektīvi vienkāršo cilvēku dzīvi padarīt grūtāk, ar mazākām algām, ar dārgākām cenām. To visu motivēt to, ka Eiropas Savienībā un Eiropas NATO dalību valstīs ir jāatjauno militārā industrija, tas nozīmē milzīgus ieguldījumus, tas nozīmē attiecīgi apjomu palielināšanu. Mēs jau to esam daudz reizes jau runājuši, tas nozīmē tātad sevišķi artilērijas lādiņu ražošanu, tanku ražošanu, kājnieku mašīnu ražošanu, tā tālāk un tā joprojām. Bet, manuprāt, šeit ir viena bīstamība politiska, tāpēc, ka ļoti daudzās valstīs, it sevišķi, kas ir tālāk, nav tik tuvu Krievijas federācijai, Spānija, Itālija, tāpat Francija, viņi negribēs sliktāk dzīvot un attiecīgi saņemt mazākas algas un maksāt dārgāk par elektrību un gāzi, lai bruņotos. Un te ir problēma tāda politiķiem, ka ja viņi turpinās, šajās valstīs turpinās šo te ideju attīstīt, tāda
Ir pilnīgi skaidrs, ka tādi politiķi un tādas partijas kā Marine Le Pen Francijā, kā Alternatīva Vācijai Vācijā, kā Viktors Orbāns Ungārijā, Roberts Fico Slovākijā un pārējie līdzīgi profilu politiķi, viņi gūs visās tajās vēlēšanās, kas viņiem būs, viņi gūs uzvaras. Viņi gūs uzvaras. Ir skaidrs, ka tie politiskie spēki, kur būs pret šādu būtisku militāru izdevumu palielināšanu uz izglītības, medicīnas, sociālo garantiju rēķina, tie politiķi, kas būs attiecīgi pret šādu te bruņojumu palielināšanu, finansējumu palielināšanu, tie uzvarēs. Tas ir skaidrs. Jā, tātad šeit ir šī ļoti nopietnā dilemma. No vienas puses NATO un Eiropas Savienība ir nepieciešams atjaunot un pastiprināt šo militāro industriju un attiecīgi būtiski palielināt raķešu munīcijas un attiecīgi arī citu militāro spēju ražošanu. No otras puses, ja tas ļoti sāpīgi atsauksies uz manas pieminētajām sfērām, izglītība, algas, sociālā garantija, medicīna un tā tālāk, tas nozīmē, ka tie politiķi tiks izmesti ārā, tie, kas šobrīd ir Eiropā. Jā. Tātad, tā ir smaga dilemma, tas ir skaidrs. Un, protams, arī Donalds Trumps ar savu 5% pieprasījumu. Es varu tev tikai pateikt, ka mēs tagad runājam par Latviju. Ja 5%, acīm redzot, būtu stipri virs 2 miljardiem. Stipri virs 2 miljardiem, ja pie budžeta 15 miljardi. Tieši tās. Mēs jau tev runājām detalizēti par NBS 25. gada budžetu, un es vienkārši vēlreiz atgādinu, ka, dārgie draugi, nejauciet procentu no iekšzemes koprodukta un procentu no budžeta. Procents no budžeta ir daudzreiz lielāks nekā parādās procents no iekšzemes koprodukta. Ja. Tātad, Arnold, šī lielā dilemma, ja, ar ko operē NATO ģenerālsekretārs Rūte, tātad, ja Eiropa grib nosacīti izvairīties no kara, pēc senā romiešu teiciena gribi mieru, gatavojas karam. Ja, tad Eiropai jāgatavojas karam, lai no šī kara izvairītos. Ja. Paradoxāli, bet tas ir tas, ko viņš saka. Bet, kā es jau minēju, tātad šeit ir tās galvenās problēmas, ka pirmkārt industrija 30 gadus ir netika investēts šajā militārajā industrijā Rietuma Eiropā, domājot, ka būs visu laiku miers un nekad nebūs vairs jāražo tātad militārās spējas. No otras puses, jā, tas smags trieciens budžetam, Arnold, ik viens valsts budžetam, jā, ņemot vērā to, kādā stāvoklī ir šī situācija ar Eiropā, maz ticams, ka iedzīvotājs sajūsmu uzņems šādu veidu, šādu politiķu izteicienus. Lūk, Arnold, tāda ir situācija, jā, 4-5 gadi tas ir maz, tātad tas, ko viņi tur runā par šiem termiņiem, 28. gads, 29. gads, 30. gads, un atkal vienkārši atgādinu, vienkārši paskatāmies ģeogrāfiju. Ja sāks šādu veidu konflikts, tad Baltijas valstis ir praktiski uz robežas. Baltijas valstis būs neizbēgami iesaistītas šādu veidu konfliktā, un Baltijas valstis neizbēgami cietīs vissmagāk, ja šāds konflikts sāksies. Ja, tas vienkārši mums visiem ir jāzina, jāsaprot un jāņem vērā. Ir arī otra situācija. Donalds Trumps ir vairākas reizes minējis to, ka viņa pirmās prezidentūras laikā nesākās neviens jauns militārs konflikts. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Viņš vienmēr atkārto, ka ja viņš būtu ASV prezidents, nekādu militāru konfliktu Ukrainā nebūtu. Viņš spētu vienoties ar visām pusēm un nekāda konflikta nebūtu. Līdz ar to, protams, mēs varam cerēt, ka Donalds Trumps savas prezidentūras laikā darīs visu, lai konflikta starp NATO un Krievijas federāciju nebūtu. Domāju, tas ir pietiekami tāds nopietnas faktors, viņš darīs visu, lai nebūtu šāda konflikta, bet ir jāsaprot, ka tāda cilvēka kā NATO ģenerālsekretārs, tāda cilvēka kā daži Eiropas Savienības amatpersonas, tātad, viņi uzskata, ka būs. Ja? Tātad, mēs redzam, situācija ir nopietna, daudz amatpersonas turpina par to runāt bez pārtraukuma. Mēs jau tev esam runājuši par šo tematu arī pietiekami daudz, bet, beidzamā NATO ģenerālsekretāra uzstāšanās notika šī gada 15. janvārī, tātad pirms pāris nedēļām, par ļoti nopietnu tematu un ļoti nopietnas auditorijas priekšā. Lūdzu, Arnold, ko tu domā? Situācija, protams, ir ļoti nepatīkama, it sevišķi, kā es teicu, paskaties ģeogrāfiju, tur viss ir skaidri redzams. Lūdzu. Pirmkārt,
Karš Ukrainā agri vai vēl beigsies. Nu, ar kādiem rezultātiem to mēs redzēsim. Ja Krievijā nemainīsies iekšējā politiskā vara un politiskais virziens domāšanas paliksies tāds kā šodien, ja, tad visdrīzāk, ka Krievija apzināsies savus kļūdas šodienas, kādas ir notikušas karā Ukrainā, jeb šajā militārajā operācijā, kā viņi teica, un visdrīzākais, ka Krievija uzsāks virzienu uz militāro ražošanu, ja, un visdrīzākais pēc 4-5 gadiem vēlākais varētu sākties kaut kāds konflikts nopietns. Tad pie nosacījuma es uzskatu, ja pašā Krievijas iekšēnē kaut kas nemainīsies. Respektīvi, politiskais virziens, teiksim, Puķina negāzīs kāds un nenāks pie varas kaut kādi citi, teiksim, demokrātiskāki spēki, ja. Jo Krievija, mēs esam jebkurā gadījumā Baltijas valsts, lielu valstu, tā skaitā Krievijas interešu zonā, un diez vai Krievija atteiksies no ietekmes uz Baltijas valstīm. Tad mans vērtējums ir tāds, ka tas ir kaut kādi 4-5 gadi, un ļoti iespējams varētu sākties kaut kāds konflikts, ja kaut kas nemainīsies pie nosacījuma pašā Krievijas iekšienē. Skaidrs, katrā gadījumā es vēl piemetināšu, ka ir mums priekšā 4 gadi Donalda Trumpa prezidentūras, un, kā es jau minēju, domāju, ka viņš izdarīs visu, lai šāda kara nebūtu. Tas nozīmē to, manuprāt, ka viņš pirmkārt runās viens pret vienu ar Krievijas prezidentu Putinu. Tātad viņš neieslēgs šajās sarunās nekādu Ukrainu, nekādu Eiropas Savienību, nekādu von der Leyen un nevienu citu. Tātad viņš runās viens pret vienu, un tas, ko baidās Ukraiņu un arī Eiropas Savienību, ka viņš vienosies par Eiropu un Ukrainu bez Eiropas un Ukrainas līdzdalības. Bet tas varētu izslēgt karu. Tas ir punkts 1. Punkts 2, Arnold, es neredzu Krievijā vispār nekādu iespēju nekādai rietumu stilu demokrātijai. 90. gados tur bija mēģinājumi šo demokrātu izveidot, viss beidzās ar milzīgu bardaku, ja. Tāpēc es domāju, ka Putina vietā varētu nākt vēl agresīvāki spēki, vēl radikālāki spēki. Tāpēc es domāju, ka šeit nevajag cerēt, ka pēkšņi tur parādīsies kaut kādi demokrātijas baloži. Viņi vienkārši tur nav un nebūs. Ja. Tātad, katrā gadījumā patīks kādam vai ne, bet Eiropas drošība un miers, acīm redzami, ir Donalda Trumpa rokās un Donalda Trumpa sarunu rezultātos ar Vladimiru Putinu. Kā mēs arī redzam, visticamāk, vēlreiz atkārtošu, ka notiks tiešas sarunas. Kā mēs redzam, Donalds Trumps publiski un demonstratīvi izvairās no jebkādām sarunām ar Eiropas komisiju, ar Eiropas parlamentu, ar attiecīgi visām šīm struktūrām. Viņš runā tieši ar valstu vadītājiem, uzsvarot suverēno valstu nozīmi, nevis kaut kādu tur starptautisko organizāciju nozīmi. Lūk, tā kā, dārgie kolēģi, mēs nevaram izvairīties no šī temata aiz tā vienkārši iemesla, kā laiku pa laikam augstas NATO un Eiropas Savienības amatpersonas attiecīgi runā par šo tematu. Un tas, protams, vistiešākā veidā skar Latvijas Republikas nacionālo drošību. Paldies par uzmanību. Paldies, Remo.